šitas ir mans dibena daktars, viņš man sataisīja dibenu. Apendicītu izgriešanu. Vai es varu burciņā aiznest mājās? Prezentācija par kakām mākslā un tam līdzīgi. Tur ir burciņās, tur sakakāts un tur baigā māksla. Jā. Hemoroīdi ir maksa, ko mēs maksājam par civilizētu dzīvesveidu. Smugs dibens, foršs dibens ir tāpat kā augstākā izglītība. Labdien! Šodien kārtējas prāta spēļu podkāsts, un mans viesis ir īsts daktars Ints Bruņinieks. Sveiks, Int! Čau, Vedī. Tad tu ar kaut kādām problēmām man neuzaicināji, tev kaut kas sāp? Nē, man paldies Dievam. Pagaidām. Mēs to varam atrisināt. Es varu konsultēt jebkurā vietā. Es varu, īstenībā man mašīnā līdzi visi pričendāļi, mēs varam arī šeit kaut kādu izmeklēšanu nelielu operāciju veikt, ja tev vajadzīgs kaut kas. Piešūt vai nogriezt? Par lietām, kas tev mašīnā ir līdzi, mēs parunāsim, bet sāksim mēs ar pavisam citu lietu. Ko? Es tagad meklēju informāciju par tevi, es uzdūros... Tur pilns ar reklāmām. Reklāmas ir daudz, jā, bet sūdzība vesela viena. Tātad... Tā man bija saskarsme ar Intu Bruņinieku. Pilnīgi neadekvāts. Neprot pat informāciju nolasīt, kur vēl to analizēt. Tad vēl cenšas uzstādīt kaut kādas diagnozes. Cilvēki panākumi, tam ir zvaigžņu slimība, mērķtiecības stulbums. Šim cilvēkam kā minimums ir jāiegūst vēl 5 gadu medicīnas izglītība, ja ne visus 10 vēl jāmācās. Uz tādu vēl tērēt naudu konsultācijās. Un tava fantastiskā atbilde. Jo... Nē, es varu nokomentēt. Principā, tā ir diezgan sena sūdzība. 21. gads, jā. Jā, tātad 5 gadi ir pagājuši, es jau esmu normāls, jā. Tā kā vajadzētu būt. Bet, patiesībā, jā, visiem jau labs nevar būt. Kādam jau tomēr nepatiksies. Un te tā kā tajā anekdotē ir, jā. Visiem patīk, un viņu neviens nevar apmierināt. Jā. Bet, tur bija stāsts par to, ka viņa nebija mana pacienta, viņai nebija nekāds kontakts ar mani. Es zinu pat viņu vārdā, uzvārdā, bet, lai viņu neblamētu, es neteikšu viņas vārdu, uzvārdu. Nezinu, vai tu pateiksi, bet sākās tāda vārdu apmaiņa. Tā kā mēs ar tevi runājamies, Edija, tā kā prāta spēļu iespējā tur padiskutēt par tēmām. Un es sociālajos tīklos sāku ar viņu diskutēt par kaut kādām tēmām. Kā vajadzētu, kā pareizi jokus taisīt, kā pareizi ir jokoties. Cik dziļi skatīties, cik dziļi skatīties katrā jokā, jā, un kurš ir vecs joks un kurš ir stulbs joks. Tad viņa izdomāja, ka viņa ir gudrāka par mani, ka es nedrīkstu būt gudrāks par mani. Viņa teica, es varu vienā momentā uzcept sūdzību par tevi, un visa tava slavenība, visa tava zvaigžņu slimība pāries. Un viņa skatos, jā, ir uzcepts. Un vienkārši tas varbūt raksturo to, cik mūsdienu laikmetā viss ir vienkāršs un trausls un nepatiess, ka jebkurā brīdī jebkurš var uzcept jebkādu sūdzību par kādu, pat nezinot, netiekoties ar viņu, nezinot, kas viņš ir par cilvēku. Cik vienkārši mēs mūsdienās novērtējam cilvēku, nezinu, no vienas frāzes un tam līdzīgi. Bet, par zvaigžņu slimību varbūt jā, lai gan es kā proktologs saprotu, es jau nevaru būt baigā zvaigzne. Kurš gribēs teikt, jā, šitas ir mans dibena daktars, viņš man sataisīja dibenu. Ja? Nevar. Es arī nevaru lielīties, kuram sabiedrības krējumam es esmu taisījis dibenu. Es arī, sociālajos tīklos es tev sekoju, es neesmu redzējis tavus darbus nekur. Nav viņi Mona Lisa neviens. Viņi izskatās, ja godīgi, es dažkārt operācijas laikā jūtos kā Michelangelo pie Dāvida statujas. Ja? Un ir jāizveido viss skaists un tā, jo pacienti nāk ar dažādām sūdzībām. Pacienti nāk ar sūdzībām par veselības problēmām, par sāpēm, par asiņošanu. Ir pacienti, kuri nāk ar sūdzībām par to, ka viņiem dibens ir nesmuks, parasti sievietes, par to galu rūpējas, veči nerūpējas, bet sievietes vairāk rūpējās, lai tur viss būtu smuki un forši. Viņas nevar to redzēt, bet jābūt visam kārtīgi. Un tad tie standarti palielinās, un teiksim, es esmu domājis profesionāli, ka ir plastiskie ķirurģi, kuri pupus taisa, ja, kuri degunus taisa, ausis, plakstiņus, tagad baigais trends aiziet, visi operē plakstiņus, ja.
Tur jau var savu veidu plakstiņš tāds, jā, tur kaut ko lieku nogriezt, sašūt, bet katrā gadījumā tas arī sava veida, es to esmu nosaucis par estētisko, kosmētisko proktoloģiju, kur ir jāapmierina pacienta vēlmes, vajadzības, jo smugs dibens, foršs dibens ir tāpat kā augstākā izglītība. To neviens neredz, bet patīkam apzināties. Bet patīkam apzināties, un mugurkauls ir taisnāks, un tu cēli ej pa ielu, jo tu zini, ka tev dibens tur viss ir kārtībā. Ir šis populārais mīts par to, ka automašīnas sēdekļi, ja viņi ir apsildāmi, tad viņi izveido hemoroīdus, jeb palielina viņus. Kā tur ir? Tev ir apsildāms? Man ir apsildāms. Un tu ar bailēm tagad slēdz iekšā? Nē, es tagad tev prasu, vai var vai nevar. Tu vēl neesi ieslēdzis mašīnai. Tev 2 gadi mašīnai, tu vēl neesi ieslēdzis, ja? Es baidos. Nebaidies. Nebaidies, var droši. Jo es tev izārstēšu. Saprot, tā ir tāda, būtībā filozofija ir gaužām vienkārša. Ārstiem nav vajadzīga vesela populācija. Viņiem ir vajadzīgi slimnieki. Un tad mēs sadarbojamies ar dažādām kompānijām, kā producēt sev slimniekus, lai viņi būtu. Šitas ir normāli. Normāls bizīts. Jā. Lai gan patiesībā, ja nopietni, tad es domāju, ka nē, ka tas nepalielina varbūtību. Ir daudz citi apstākļi, kas palielina varbūtību hemoroidālai slimībai. Viens ir, ko mēs nevaram ietekmēt, ir iedzimtība. Kādi vecāki ir, tādi ir, ar tādiem jādzīvo, ko tu esi pārmantojis. Un otra svarīga lieta ir, ka mūsu civilizētais dzīvesveids ir ļoti liels riska faktors tam, lai izveidotos hemoroīdi. Principā, hemoroīdi ir maksa, ko mēs maksājam par civilizētu dzīvesveidu. Tad, vai tu maksā? Nav smaga maksa. Visu var sakārtot. Visu tiešām var sakārtot, gan lielas problēmas, gan mazas. Visu var sakārtot, Dr. Bruņnieks. Jā, ir svarīgi zināt, ko darīt. Nezinu, tur nopērc kaut kādu mašīnu. Bet tu zini, bet tai mašīnai tur var salūst tas, un viņai vājā vieta, viņai tur tas un tas ir slikti. Ja? Bet galvenais zināt servisu, kur tu aizbrauksi un kur tev to salabos. Un ātri un operatīvi. Ja? Un tāpat arī par slimībām. Teiksim, es arī strādājot, protams, atnāk pacienti ne tikai ar manas jomas problēmām, bet ir ar citas jomas problēmām. Tad ir svarīgi, ka tev ir blociņš ar sarakstiem. Tev ir kardiologs, tev ir neirologs, tev ir traumatologs, tev ir vēl kaut kāds tur loks. Un ka tu vari pacientiem ieteikt, jums palīdzēs šis dakters. Un tad ir kā cilvēkam, kā parastiem cilvēkam, pacientam ir jāzina, ka ja man ir kaut kādas tādas problēmas, es zinu, kur es aiziešu. Ideālajā pasaulē būtu labi, ja būtu ģimenes ārsts, pie kura tu zini, man ir foršs ģimenes ārsts. Kurš pats viet roku, kuram ir labs ģimenes ārsts? Zinām, mērā es tev esmu ģimenes ārsts, jā. Paldies, Edī. Bet tas ir, ka tu zini, aiziesi, uzprasīsi, un tev ieteiks, zinās, kā palīdzēt. Ir svarīgi zināt, ka palīdzēs. Tu darbojies ne tikai dibeņu jomā, bet arī nedaudz zemāk. Nedaudz zemāk tas ir pie kājām. Tu esi flebologs arī, un tu ar veinām darbojies. Jā. Tagad taču, es atceros, man mammai kaut kad ļoti sens ar apakaļ. Viņa tur, man liekas, 5 dienas vai nebija slimnīcā, kad viņai taisīja. Bet tas bija ļoti, ļoti sen. Tas gan jau bija ļoti sen. Kā flebologs es esmu kopš 10. gada. Tas bija tāds epis gadījums. Bija 8. gada krīze, viss bija slikti. Slimnīcu restruktūrizācija. Manu dzimto Aizkraukas slimnīcu tur mēģināja restruktūrizēt un pazemot un zemākajā līmenī. Un tad pie manis priekšniece atnāca Alīda Vāna un teica, Bruņnieki, tev ir jāmācās par flebologu. Un tad tur bija piedāvājums no... Jānolaižā zemāk, respektīvi. Jā, no doktora Mauriņa. Tur saskatīja iespējas, un tad es pamācījos, samācījos un praktizēju. Un šobrīd to var izdarīt daudz vienkāršāk. To var izdarīt
Operācijas, to, ko tava mamma tur vairākas dienas pavadīja slimnīcā ar nosaitētām kājām, guļus pozīcijā, neko tur baigi nevar, un pēc tam tur baigie zilumi, baigās sāpes. Tad mūsdienās pacients slimnīcā pavada no stundas līdz 2. Es cenšos tā, nenomocīt pacientu, ka viņš pēc 2 stundām, maksimums pēc 2 stundām iet mājās. Iet pats savām kājām mājās. Var pat pats aizbraukt ar mašīnu uz mājām. Jā, es starp citu arī vienā video redzēju, kur tu tieši par to stāstu, un man likās jocīgi, kā tā medicīna ir aizsoļojusi no dažām dienām. Vēnu ziņā tas tur ir baigais kosmos. Tiešām tur ir, varētu salīdzināt no tā, ka brauca agrāk ar ratiem uz Rīgu, veda sviestu tirgot uz Rīgu, un tagad atbrauc ar elektromašīnu, un baigi forši un ātri, un ar Ferrari atbrauc. Labi, sviestu nepārdos, bet tas mūsdienās arī vēnu ķirurģijā, tas ir baigi radikāli mainījies, un tas tāds ir kosmos, ko var izdarīt ar lāzeri, ar minimāli invazīvām metodēm. Ir pat tā, ka daži kolēģi ķirurgi pat uzskata, ka tas, ko mēs veicam vēnu ķirurģijā, tās nav operācijas. Jo tur nav griezieni, nav šuves, tur caur mazu dūrieni, tur iedur, izdara un viss. Iebāza, izvilka un viss aizgāja. Un viss kārtībā, un viss gatavs. Dāmas un kungi, esiet sveicināti prāta spēļu laboratorijā. Mani sauc Harijs, un šovakar pie manis ciemos ir Ints, kuram būs priekšā 3 uzdevumi jāpārvar. Kā jums tas veiksies, to jau mēs tūlīt pat redzēsim. Sāksim ar prāta spēļu klasiku. Ikdienā iespējams tev darbā nākas doties vietās, kur tikai ar roku var tikt klāts vai kādu speciālu instrumentu. Šitas nebūs izņēmums, arī uzdevums, kur vajadzēs to jušanu uz tausti ļoti attīstītu. Prāta spēļu zeķe. Iekšā eiro monētas. Daudz prasa, vai tiešām tur ir eiro. Patiešām eiro. Tev ir jāieliek roka zeķē un jāpasaka, cik tur ir eiro naudiņas. Tam mēs dodam viesiem 2 minūtes. Parasti ar to pietiek un aiziet. Es jau sāku ātrāk. Patīk sākt ātrāk. Viss kārtībā. Čubiņ. Kāds skatās, kāds neskatās. Pagad, tur ir tikai eiro vai? Nē, viss kaut kāds monētiņas. No eiro monētas. Bet centi arī ir. Es tā jūtu. Nē, manā darbā, manā vietā tādas lietas neatrod. Tā krājkasīte ir uzticamākas nav, man liekas par to. Jā. Viens. Viens. Bet tausti ir attīstīta. Es domāju, ka šeit būs tuvu. Nē, man tā nav tausta. Ja? Tu esi ļoti labās domās par manu tausti. Es cenšos kaut kā atbalstīt. Cilvēkiem radīsies aizdoms, ka tu esi tomēr bijis pie manis. Neesmu bijis. 13. Esmu bijis. 33. Vispār es esmu bijis. 33. 38. Nē, 35. Jau tur jau iet laiks pēdējās minūtītes. 35, eiro 35. Eiro 55 un 3,55. 3,55. Skatāmies. 3. Tā. Trīnīts. 50. 3,55 teica, ja? 3,63. Tuvu. Pa dažiem centiem tikai nokļūdījies. Un saka, kad ar tālu. Zdačiņi nada. Mēs sakām, ja kāds uzmanēs, tad varēs savākt. Vēl neviens nav šo bagātību savācis. Labi, tas ir sīkums. Inta, es lasīju vairākās intervijās, tu esi minējis to, ka tu esi komandas spēlētājs, ka tev svarīgi ir komanda. Tā, jā? Jā, tā tu runāji. Tā, tur gan jau PR-isti piestrādāja. Jā, es esmu komandas spēlētājs un īstenībā arī prātspēlēs piedaloties. Man labāk patīk komandu spēles nekā vienam pašam iet un mocīties tur 15 jautājumos vai pie Ivo. Pie Ivo savs šāms, bet man patīk komandā un man patīk tāds prātspēlēs tieši brainstormings, kad
no sākuma nezina atbildi vispār un briesmīgi jautājumu, un jautājumu autors tu pats zini, kas ir, ja? Un kādi ir jautājumi. Un tad beigās izštuko uz izštukošanas bāzes, un mums patīk, mūsu komandai Štepseļiem, mums patīk tādi ārpuskastes jautājumi. Mēs esam atkārtoti ārpuskastes jautājumu čempioni. Un tas spriešanas, tas brainstormings, tas ir kaivīgs, ka tu no sākuma nezini, un atrod to atbildi. Un man ir tā, ka man arī darbā profesionāli ir jābūt komandas spēlētājiem. Es viens to nevaru izdarīt. Un tas, ko es šobrīd ar savu profesionālo pieredzi saku, viens pats tu nevari neko izdarīt. Arī ārsts, kruts, gudrs ārsts nevar neko izdarīt. Un medicīnas iestādēs ļoti būtiski ir vidējais personāls, māsiņas. Tā ir tā komanda, kura izpildīs tavas pavēles. Kuģis ar kapteini nekur neaizies. Ir jābūt komandai, kura to izpilda. Un kura izpilda un uz kuru tu vari paļauties. Pirmkārt, ka viņa izpildīs tavas komandas. Otrkārt, ja arī tu dosi pilnīgi debīlas, stulbas komandas, viņa izdarīs secinājumus, ieviesīs korekcijas un izdarīs tā, kā vajag. Vai arī, ja tu nevarēsi sniegt komandas, tad viņi pašpietiekami varēs funkcionēt. Un tādā mērā es esmu komandas spēlētājs. Interesanti tas, ka mani komandā neoficiāli par komandas kapteini iebīdījuši un to spīkeru vai kā teikt. Un es tā neesmu baigi rāvies uz to. Ir lietas, kas ir jādara. Ja es redzu, ka ir jādara, es eju daru. Ja jāpieņem lēmumi, es uzņemos, man nav problēmas uzņemties atbildību. Tas man ir. Ja vajag pieņemt atbildīgus lēmumus, es to varu izdarīt. Vēl interesanti, tikko es biju uz tikšanos ar kolēģiem, kur runājām par lekcijas ierakstīšanu, profesionālās lekcijas ierakstīšanu, un tur diskusiju ar vairākiem speciālistiem. Viņi tur izdomājuši, tur 3 speciālisti sanāk un par tām pašām kājām tur diskutēs un vajadzēs parunāties. Un es saku, jā, ok, es ar mieru piedalīties, baigi forša diskusija, kas tur būs tas, tur tādi speciālisti. Un tad tie rīkotāji saka, jā, un mēs gribētu, ka jūs uzņemtos to vadību. Es saku, kāpēc es? Kāpēc es? Un viņi saka, nē, jūs tur tā, jūs tā mākat liekas. Un ir tā, ka es neraujos uz vadošajiem amatiem, bet man kaut kā viņus uzliek. Vai tas ir, protams, jā, tas ir drosmi pieņemt atbildīgus lēmumus, nebaidīties, un tā īpašība man piemīt. Kaut kāda loģika, kaut kāda strukturizācija, procesa strukturizācija. Vēl ir tajās pašās prātspēlēs, ir tā, ka ir, kā mēs to tu varbūt nezini, neredzi, kas notiek, vai citreiz tu garām ejot skaties, kā komandas domā. Ja? Bet to pašu virtuvi jau tu baigi neredzi. Jā. Un pie mums uz spēlēm tu nenāc ar mums piedalīties. Tu nekvalificējies, jā, tu esi pārāk dumšs priekš mūsu komandas. Bet ir tā, ka ir kaut kādi sarežģīti jautājumi, kad es to sauktu, viņu sadala reizinātājos, sadala to jautājumu, kāpēc autors prasa tieši tā, un kāpēc tur ir tieši tas vārds, nevis cits vārds tajā jautājumā. Tā tad iespējams, ka tur ir tā. Kāpēc viņš tur nenosauc to pilsētu, bet viņš saka kaut kādā pilsētā. Tātad, ja viņš pateiks, ka nosauktu pilsētu, tad točni mēs zinātu, kuras ir tās pilsētas, kur ir tāds objekts, kur točni mēs zinātu. Un tā to jautājumu tu izķidā, viņu tā kā konstruktori sadali, un tad tu saliec kopā, un tad tu atrod to atslēgas vārdu, caur kuru tu vari atrast to atbildi. Es tev gribu teikt, es neesmu jūsu Štepseļu komandā prātspēlēs, bet es esmu Štepseļu komandā autofoto orientēšanās pasākumos. Tu piedalies, jā? Es piedalos, es citreiz pie stūras sēžu, varbūt tu man neievēro vienkārši. Es neskatos, es uz ceļu tikai skatos, jā. Jā, un es arī gribu teikt to, ka īstenībā tā komanda ļoti saliedēta un viens otru, kā tu pareizi saki, saprot, jā, no pusvārda papildina. Un tas būtiski komandā ir, ka līderim
Līderim nav jāstāsta viss, kas tev ir jāizdara līdz pēdējiem punktam un apakšpunktam. Tu dod, ja ir forša komanda, tu dod pamatu uzdevumu, un tu zini, ka komanda to izpildīs. Tur tas, tur tā tālāk. Jo šo es arī esmu novērojis. Mūsu komanda ir tāds draugu loks, principā, izveidojis. Tu pats zini, tie vasaras pasākumi, tur visi bars tur savācās ar vienādu humoru izjūtu, līdzīgu domāšanu, līdzīgu samaitātu domāšanu un samaitātu humoru. Un mums ir arī ieviesies ir ārzemju braucieni. Tagad arī uz maija brīvdienām mēs taisamies braukt uz Sloveniju. Laikam. Un tad kā tas viss menedžējas, katrs uzņemās savu pienākumu, katrs jau izdara to, ok, jau izdara tur. Meitenes izdara to. Tur. Arī tajos braucienos, tu zini, tur. Jā. Katrs dara savu. Tu brauc, es karti lasu, meitenes tur uztais foršas maizītes. Ja? Kas tur jau sataisīs papildu materiālus, tur sarakstīs burtus, kur tur vajag alfabētu izstrīpošanai. Kurš tur meklē zīmes, tas viss tik dabīgi notiek, tikai papasaka, klausies, tu izdari to, viss jau notiek. Jā, es saku, es kaifoju no tiem braucieniem musējiem, tur jautri. Es domāju, ka tu no manis kaifoji. Es to nedrīkstēju teikt, man sieva varbūt skatās šo podcastu. Es ceru, ka man sieva to neskatīsies. Un ir tā, ka viena no manām aizraušanām, ko es arī daru, un šeit ir neviens mans viesis bijis, mēs runājam par golfu. Un šoreiz ir tas izņēmums, ka es tev par golfu neko neprasīšu un nestāstīšu. Bet es tev gribēju... Aizdomīgi. Labi. Par mītiem runājot, kādus tu mītus esi dzirdējis par prātspēlēm? Pirmais mīts, man liekas, iespējams, ka daudz citi tev arī ir teikuši. Pirmais mīts, kas izskan, ka tas ir baigi gudriem cilvēkiem. Tad, kad mēs vācām komandu, arī aicinājām uz komandu dalībniekus, tad tur jau tādi baigie gudrīši. Ja? Un arī draugu vidē, tas jau tur piedalās prāta spēlēs. Un tas uzreiz tāds tur zini, vismaz bakalaura grāds kaut kāds. Ja? Un tas ir mīts, tas ir, man liekas, slikts mīts, ka domā, ka šis pasākums ir priekš izteikti gudriem cilvēkiem, kuri zina visu. Man arī nepārmet, bet atzīmēs, tu jau zini visu. Un tad tur ir dažādas online viktorīnas arī, un tad tur mājas apstākļos tur aicina, vai nāc tu tur visu. Es nezinu visu. Manas gudrības, es izskatos gudrs patiesībā. Tev ir bārdi un brilles? Jā. Un dārga apakšveļa. Jā. Bet gudrības slēpjas, es pabeigšu. Gudrības slēpjas tajā, ka, teiksim, es personīgi es nerunāju muļķības, es nerunāju to, ko es nezinu. Un līdz ar to sanāk tā, ka viss, ko es saku, tas izklausās gudri un patiesi. Bet gudrības slēpjas tajā, ka es nediskutēju par lietām, par kurām es toči nezinu. Tiešām nezinu. Ja? Un līdz ar to es gribētu kliedēt mītu par to, ka prāta spēles ir gudriem cilvēkiem. Prāta spēļu misija un būtība ir pavisam cita. Ne jau mērīties ar gudrību, ne jau mērīties ar diplomiem un kaut kādām ekstra baigām zināšanām. Tas ir foršs pasākums, kā es to uztveru. Ir foršs pasākums, kur es satiekos ar draugiem, forši pavadu vienu vakaru 2 nedēļās, jautrā kompānijā. Manā profesijā vēl ir tā, ka man viss griežās ap medicīnu, un visi tuvākie paziņas un draugi ir no medicīnas. Sanāk arī mūsu komandā ir 50% mediķi dažādās versijās, bet ir iespēja satikties ar citu jomu speciālistiem un to citu burbuli izjust. Un vēl labāk, kas man vēl labāk patīk, ka mēs esam sadraudzējušies ar citām komandām. Ir citas komandas. Un tad ir tā, ka piedaloties citās erudīcijas spēlēs, tur jau tā kā Premjera līgā, tur ar spēlētāju maiņas notiek un darījumi un principiālie derbiji kaut kādi, tos mēs pārsitām, viss izdevies. Mēs palikām 3, bet tos tur āriķi pārspējām. Yes, super, vakars izdevies. Ja?
Un tādā veidā. Un tā ir iespēja tikties ar citu jomu cilvēkiem, paklausīties citu viedokli un paplašināt savu draugu loku ļoti elegantā un foršā veidā. Šoman arī vairāk viesi, un ne tikai viesi, bet vispār spēlētāji ir teikuši, ka viens no galvenajiem, kāpēc viņi iet vispār uz prātspēlēm, ir tieši pavadīt labu laiku, labā kompānijā. Un, protams, uzvarēt ir patīkami, bet vienmēr visu zināt nevar. Ar tām uzvarām ir baigi triki, jo sākumā mēs baigi priecājamies par uzvarām. Šobrīd ir tā, ka mēs esam viena no vadošajām komandām un tur pa augšu, tur pirmajā lapā vien dzīvojamies, bet tās uzvaras vairs nav tik garšīgas. Fināls tad tur tā kā gribās. Vai kofērtēm, šobrīd par kofērtēm. Štruns, kuri mēs būsim tajā vakarā, bet ir būtiski, kā tur citos vakaros. Ir principiāli pretinieki. Jā, ir principiāli pretinieki citos vakaros, un kā mēs ar viņiem tur nomačīsimies, un kā mēs tur pakāpsimies vai nepakāpsimies, vai noturēsim to vietu. Bet katras atsevišķas uzvaras ir pat tā, ka citreiz ir pirmā vieta, un mēs vēl ejam ārā un vēl runājam par to, tur varēja vēl punktiņu paņemt, tur vēl varēja paņemt punktiņu. Ir it kā pirmā vieta, augstāk nevar, bet priekš kofērtēm tam katram punktam ir vērtība un škrobojās par to, ka kaut kas nav paņemts. Stipri nosacīti. Daži spēlētāji man stāstīja, ka viņiem komandā dažreiz ir cilvēks līdzi, kurš varbūt nemāk atbildēt ne uz vienu jautājumu. Varbūt uz dažiem, ja? Bet viņš māk, teiksim, no komandas biedriem izvilkt pareizo informāciju ārā. Viņš pareizos uzvedinošos jautājumus uzdot. Kā tu teici, ka sadala jautājumu reizinātājos, jā, un tad par to un to. Iespējams, tas esmu es, jo, ja es paanalizēju, es diezgan maz ko zinu. No visas spēles varbūt es atbildu. Ir jautājumi, uz kuriem visi zina atbildes, tur tam nav liela jēga, mans tas pienesums nav liels, bet ir ļoti reti jautājumi, uz kuriem sākumā mēs tur beigās diagrammas zīmējam. Unikālās atbildes. Kurš ir devis unikālo atbildi? Un kurš ir devis unikālo nepareizo atbildi? Pārliecinoši. Ir tā, ir Dāvids, bet beigās ir Jēkabs. Ja? Atceries, bet es domāju, ka es esmu tas, kurš sadala reizinātājos un iespējams uzved. Es gribētu tāds būt. Iespējams, bet mums komandā tas viss tik organiski notiekās. Es varbūt esmu tāds zināmā mērā, kā viduslaikos galmā bija, kas bija svarīgākā persona. Aksts. Es tāds varbūt vairāk aksts ar saviem dibeņu jociņiem, ar tādiem mediķu jociņiem. Un tad bija interesanti, ka bija Covid laiks, un tad bija pārtraukums, un tad spēles nevarēja rīkot, un tad visiem bija lomkas pa spēlēm. Un tad mēs beigās varējām tikties, man liekas, sākumā bija 4. Jā, 4 pie 1 galdiņa bija, un tad atceros Inga, tagad viņa ārzemēs ir, bet toreiz vēl spēlēja, un atceries Ingu, protams, atceries. Viņai ļoti spēcīgs rokas spiediens. Un tad Inga teica, ak, Dievs, kā man bija pietrūcis šo dibenu jociņu. Tas tā uztur mūžu garu, uztur jautrību. Un mēs esam raksturīgi ar to, ka mūsu komanda gan paspēja iesniegt atbildes, gan arī paspēja ieņemt par jautājumiem, pasmieties un piedodiet pārējās komandas, ja mēs tur pārāk skaļi uzvedamies. Bet mums ir jautri, ceru, ka jums no tā arī jautrāk ir varbūt. Bet par tām pareizām, nepareizām atbildēm es atceros, vienreiz bija muzikālajā raundā kaut kāds skaņdarbs, un es redzēju jūs visu, tu taču zini, un es redzu, tiek ierakstīta atbildi, un es paņemu to atbildes lasu, un es redzu, ka jūs esat nepareizi ierakstījuši. Respektīvi, visi pie galda saka, mēs taču zinām, un tas, kas rakstīja, tas ierakstīja nepareizo atbildi. Tas episks gājiens, jā, Jesus Christ Superstar, man liekas, bija. Bet es tajā spēlē nebiju. Es neatceros par ko, bet kaut kas ar Weberu, man liekas, bija saistīts tur. Tur bija. Tas tāds viens no episkajiem gājieniem, jā, bet tas laikam ir tāds dramatiskākais, jā, bet standarts, protams, ir gan visās komandās, man liekas, ir, ka izstrīpo pareizo atbildi un ieraksta nepareizo. Tas, neteiksim, ka ne spēle, bet
To citas komandas tev varbūt var nokomentēt, arī podkāstos runājot, bet mums tas arī diezgan tipiski ir, ka izdomā. Pirmā intuīcija pasaka pareizi, un tad tu sāc domāt, pārējais atbildēs, vai parunājam vēl par. Un tad sāk diskutēt, un tad aizdomājas, un tad, tur varētu būt tā, un tu pareizo izstrīpo un ierakstīt. Es godīgi teikšu, man visnepatīkamākais arī ir tad, kad es redzu, ka pareizā atbilde ir izsvītrota un ierakstīta nepareizā. Tev nav tas ļaunais vēlniņš? Nē. Man patīk, ka komandām ir tās pozitīvās emocijas, un visvairāk man nepatīk tās reizes, kad es ņemu lapiņu, un man viņi izrauj no rokām ārā, un tur izsvītro. Es saku nopietni, jā, lūdzu. Tur atkal ir tīrā psiholoģija. Tur es saku nopietni, tu centies varbūt bišķīt viņus pagrūst, pareizās atbildes virzienā. Un viņi to nenolasa. Tas atkal ir baigi jālasa ķermeņa valoda. Mēs to neteiksim, ka bieži mēs to izmantojam. Mēs arī skatāmies, kā atbildēts, kas prasīts. Citreiz, ja godīgi aizējam, tev uzprasam, izdomājam, kā mēs stādīsim jautājumu tev, tā lai no tā jautājuma un tavas atbildes mēs varētu izpīpēt. Jā, jo es jau nekad precīzi nepasaku. Tu precīzi nepateiksi, tu, protams, neteiksi precīzi, bet kā var to noformulēt savu jautājumu. Ja? Tā tāda interesanta spēle savstarpēji. Jā, tāda spēlīt. Un, teiksim, pie Ivo lieliskajā pieciniekā arī ir tā, ka pēc Ivo reakcijas arī, tā kā jaunie spēlētāji, mūsu jaunie spēlētāji arī gāja pie Ivo. Kas saka, kas ko palasīt, kā tur. Tam mēs tur īso ciklu, tur kursiņu, tur ar variabi 2, tur tas, tur to, skaties to. Ja viņš tur tā saka, tad padomā, ja nē, tad tā. Tur visādi knifiņi arī. Es starp citu biju tepat nesen pie Ivo lieliskajā pieciniekā. Un? Man uzdeva jautājumus, uz kuriem es nezināju atbildes. Citiem uzdeva tos, kuriem es nezināju. Tā parasti ir. Jā. Tur pat, zini kā, Ivo no sākuma izlozēja, kurš sēdēs. Jā. Lūk, un ja būtu izlozējies tā kā tur pirmajā vietā, tad tur reāli tam cilvēkam ļoti labi sakrīt. Tas ir neprāts. Ivo to kaut ko rēķināt, izrēķināt. Nē, tur ir neprāts. Es pēc tam tikai tādu analīzi uztaisīju. Jā, bet uztaisīju. saproti, tur ir tā, ka tur to var apsēsties tajā vietā, ja? Bet tur tas izmaina atkal to, nākamo algoritmu, ka, ja pareizi atbild, tad tev tiek nākamais jautājums, un tad tur atkal tas viss samaisās. Tur ir, savā ziņā, neteiksim ģeniāli, bet ļoti, ļoti tā labi izdomāts, kā, lai mazinātu iespēju kaut ko izrēķināt un kaut kā. Protams, var skatīties tur, lai vājāk spēlētāji tev blakus būtu, bet, tur, ceturtdaļfinālā, pusfinālā, tur jau 5 barbani un apse pa vidu. Ko tur izrēķinās? Dosimies pie nākamā uzdevuma prāta spēle. Tu man bišķīt uztrauc, tāpēc es pārskatījos. Jā. Nekas nākamreiz. Nākamais uzdevums, tu būsi mierīgs, tagad relaksējies un viss kārtībā. Uzdevums sekojošs. Prāta spēlēs tu zini, ka vajag vēlams pareizu atbildi sniegt vienmēr. Jā. Vai ne? Lai tiktu tālāk. Jā. Nākamajā uzdevumā vajadzēs teikt tieši nepareizu atbildi. Tu redzēsi, kā tavā priekšā mainās bildītes, un tev vajag teikt, kas tas nav. Un tas ir viss. Aiziet, labi. Aiziet, 30 sekundes tam ir laiks. Aiziet, kas tas nav? Dibens. Skaidrs. Dibens. Stratēģija ir skaidra. Dibens. Katrs savādāk būtu vēlams. Krāniņš tas nav. Aha. Tas nav Trumps. Tas nav. Tas nav ārsts. Tā nav kotlete. Nē. Tā nav frikadele. Un atkal tas nav dibens. Nav. Tas nav Londons. Tas nav zaķis. Tas nav Edijs. Tas nav Edijs. Šitas rādīts. Nē, šitas nav Harijs. Un šitas nav Edvards. Un šitā nav limonāde. Ir laiks. 16. tas ir labs rekords. Te bija uz laiku? Jā. Neteiks, ko uz laiku. Sākam vēlreiz. Tagad jau tu zini, kas tas nav. Ja tu būtu teicis dibens visiem, tad jau mēs izpērk. Labi, atnāks pie manis, es te varu pateikt, ka tas viss būs uz laiku. Tu gribēsi vēl, bet es teikšu nē. Es esmu gatavs maksāt. Nē,
Lūdzu! Pie tevis pietiek ar 3,63. Nē, šitas ir pie tevis pietiek, pie manis nepietiek. Labi. Tev ir fantastisks krekliņš ar voveru. Jā, kuro vovers? Vovers, jā. Jā. Tas ir Ne lovers, vovers. Vovers, Tu jā. nesadomājies. Jā, vovers. atcerieties. Tas ir talismans no kaut kāda brauciena jums bija, jā? Viņš īsti nav talismans, jo viņš laimi mums nenes. Viņš vienkārši līdzbraucējs. Viņš ir līdzbraucējs. Viņš ir, kā es te vienā kaut kādā televīzijas uzstāšanā teicu, viņš ir mūsu simbols. Kā mēs ar nagiem un zobiem, nagiem un zobiem cīnāmies par katru zīli, par katru punktu. Tā bija kaut kur maniem bērniem uzdāvināta rotaļlieta. Tas ir, kā viņš tur jā, vāveri vienkārši laikam viņa skaitās no Ice Age. Un tā ir prikolīga tāda vāvera, kā mantiņa viņa. Tagad viņa nav paņemta līdzi. Un tā es sāku viņu tā kā līdzi ņemt. Vai tas varbūt bija mums komandas brauciens uz Poliju, ka mēs kopā braucām. Episks brauciens aizbraukt uz Gdaņsku. Un tad viņš tur tā kā figurēja mūsu kompānijā. Un tad mēs pasākām viņu tā kā savu simbolu nest uz kaut kādiem fināliem, uz zīmīgajiem fināliem. Un tāds rēcīgs tāpat Iedzīvojās. kā mēs. Viņš iedzīvojās, viņš baigi neplosās, nebujāņī un tāds nesniedz nepareizās atbildes ļoti būtiski. Ja? Netraucēja ar Jā, visādām bet nepareizām domām. tas tāds, redzi, dzīve ir cenšas būt, vai citi cenšas uzspiest to dzīvi baigi nopietnu. Tad mēs ņemam to viegli un vienkārši. Un, kā jau teicu, mums komandā ir ļoti labi izteikta humora izjūta. Patiesībā, ja godīgi, par visu var ieņirt un pasmieties. Un nopietnas lietas ir tik mazas. Un arī par tām nopietnām var pasmieties. Un tad ir dzīvot vieglāk. Īstenībā tāpēc manā profesijā ķirurģiem arī ir izteikta humora izjūta, jo mēs tur staigājam pa tādu baigo kraujas malu un darām citiem cilvēkiem absurdas, abnormālas lietas, griežam dzīvam cilvēkam, mums kā tik iegriezt, kā tik kaut ko nogriezt. Ja? Un tad ir, lai tu noņemtu to stresu, protams, arī iznākumi ir netik labi, ir sarežģījumi, ir komplikācijas, ir arī nāves gadījumi. Katram ārstam ir sava kapsēta. Un tad, lai to kompensētu, ir jābūt humora izjūtai, lai tu vienkārši nenojuktu no prāta. Viens no jokiem, ka teiksim, ķirurgi mājdzīvniekiem nepērk pārtiku, viņi no darba mājās aiznes. Jā, bet redz, Tā mazāk sanāk. man sanāk mazāk. Es tā domāju, kāpēc man tas kaķis tāds kārns. Bet jā, mazāk sanāk. Īstenībā jau arī, ja godīgi, ir tā, ka administrācija neļauj nest mājās. Neļauj iznest. Viņi atņem un viņi pie durvīm stāv un pārbauda kabatas un skatās, lai neko nenestu uz mājām. Bet es uzreiz iedomājos par urologu. Bija arī tas teiciens anekdots par to, ka nedrīkst kalmāra gredzens pie sinagogas pirkt. Jā, tas ir bīstami. Tur var uzrauties uz falšu preci. Bet, kā reāli notiek? Teiksim, tas, kas nooperēts vai noamputēts, tur ir speciāli konteineri, kur to pēc tam aizved un iznīcina. Tas ir bioloģiskais atkritums, un to tā kā speciāli dienas savāc un utilizē un sadedzina vai kā. Vai arī ir materiāls, kas jāved uz histoloģisku analīzi, te jau tur zem mikroskopa sagriež un tur realizē. Bet šajā sakarā man bija viens pastāsts. Man māsa arī ir dakters. Viņa ir jaunāka, un es tur biju viņu iefērējis. Viņa izdomāja, ka viņa gribētu būt par ārstu, par mediķi, un es viņu iefīrēju Aizkraukas slimnīcā vasarā pastrādāt operāciju zālē par sanitāri. Tur mazgāt grīdas un tā tur. Es tev nestāstīšu to jau. Ne? Nopietni, ja? Jā. Tiešām, man liekas, es tev nestāstīšu. Šito tu man palaid garām. Un tad viņa... Tu man pat neiepazīstināji ar viņu vēl. Nē, tev nevajag. Nē. Viņai nevajag. Viņai tevi nevajag, Edī. Paldies. Viņa ir laimīga. Bez tevis piedod, Edī.
Bet viņu iefīrēja obzālē, pa sanitāru strādāt, un tad tad tur bija tajos laikos, kad var aizkaut kā tādas lielākas, agresīvākas operācijas taisīja, dežūras bija. Un tad bija cilvēks, kuram bija aizkaļķojušās artērijas, bija smagi asinsrites traucējumi kājām, vajadzēja amputēt kāju. Un tad to kāju nogrieza, un tad to kāju vajadzēja nest uz morgu, kas atradās slimnīcas teritorijā. Cita ēka. Ja, viņai vajadzēja par to pagalmu pārstiept un aizstiept to kāju. Maisā ieliek, lielā maisā, melnā maisā un stiept to kāju uz morgu. Kur tad tālāk tur utilizēs un kā tur. Viņš saka, aiziet uz to morgu un atšoknās, ka nav līdz atslēgas. Kāja ir smaga, tur tāda riktīgi veča kāja. Un viņa saka, tagad es nezinu, ko darīt. Atslēga ir apzālē. Atstāt to kāju. Nospers, suņi atskries un aizvilks. Stiept līdzi, smaga jau tā nobesījusies turpstai. Tātad jāstiep atpakaļ, jāstiep tur. Un tad tāda baigā dilemma bija. Kur to kāju likt? Beidzās viss veiksmīgi. Un kāja tika veiksmīgi nogādāta morgā. Bez starpgadījumiem un vesela. Jā, bet... tāds cases bija par to, kur likt. Jā. Man ir citreiz pacienti prasījuši, ka iedot līdzi uz mājām, jā, kaut kādā savā laikā apendicītu izgriešanu. Vai es varu burciņā aiznest mājās? Savu daļa no manis nolikt plauktā. Bet, ja mēs skatāmies laikmatīgo mākslu, tur ļoti daudz dažādu mākslas darbi ir, kur daļa no cilvēka ir. Fekālijas. Ir mākslas darbs ar fekālijām. Kāds, es neatceros, bet tur vienai kolēģei ir fantastiska prezentācija par kakām mākslā un tam līdzīgi. Un sūdiņiem un tam līdzīgi. Tur ir burciņās, tur sakakāts un tur baigā māksla. Jā. Bet tā ir laikam 3D printers. Ir lietas, ko es nevaru saprast, un man liekas, man tas ir Tu zini, ka patiesībā ir tāda arī medicīnā savā ziņā atzīta metode, ir certificēta metode, jā, ir fekāliju transplantācija. Jā, šai tēmai mēs pieskārāmies pēdējā braucienā pareizi. Jā, ka ir cilvēki, kuriem ir samaitāta mikroflora zarnās, galīgi nojaukt un nepareizās baktērijas. Un viņš vairs ar savām baktērijām, saviem sūdiem netiek galā. Un tad ir atzīta metode, kad fekāliju transplantācija, kad no vesela organisma pārstāda fekālijas citā organismā. Es nezinu, kā tas notiek, pa kuru galu, bet tā nav procesā. Teiksim, tu, Edī, tu ej uz to, tu nolaidi visu podā. Jā. Varbūt tu reālu piķi laidi lejā. Tu būtu stāvus bagāts. Jā, es domāju, ka šajā sfērā man vajadzētu parakt dziļāk, un, ja tu neiebilsti, tu varētu tur nevajag rakstīt, tur tiek jārok ārā. Bet tā nav nekāda pseidomedicīna, tā ir reāla praksa, ko pielieto. Labi, Latvijā es to neesmu redzējis, dzirdējis, varbūt ne tajā jomā strādāju, bet es biju kaut kad savā laikā paguglējis. Nē, tāda metode ir. Kaut kāda jau fiška tur ir, jā, bet tas, vai tā ir plaši izplatīta, visdrīzāk, ka nē. Urīnterapija. Briesmīgi. Bet kas tas ir? Tas ir arī reāli cilvēki palīdz kaut ko? Kā tas palīdz? Jebkurā gadījumā urīns un fekālijas ir tas, ko organisms dabīgā veidā izved ārā, kas viņam ir lieks. Kā tev var noderēt tas, kas tev ir lieks? Šeit es tev atsaukšu nedaudz vēsturī, kad, nezinu vai 20. gadsimtā, bet 19. vēl viennozīmīgi, ka mednieki vāca šīs te spiriņas, gan aļņu, gan stirnu, un izmantoja tā kā multivitamīnus, jo tur ir dažādas fermentētas šīs te barības vielas, kuras tev organismā, jo, tu nevarēji multivitamīnus nopirkt. Un tad tajā bija iekšā kaut kas vērtīgs, ko cilvēki lietoja ziemā. Jā, redz, tu atbildēji pats uz savu jautājumu. Tavā šobrīd atbildē jau bija komentārā bija atbilde. Tātad, kad nebija.
Ja? Un manā skatījumā arī attiecībā uz urīna terapiju ir tā, ka aizvietoja senos padomju laikos un tam līdzīgi, kad principā arī nekā nebija. Tad izdomāja visādas metodas, kā aizvietot to, kā nav. Un ar kaut kādām mistiskām lietām, ar urīna terapiju, dzert un kompreses likt un tam līdzīgi. Ja? Tas tāda salāpīšanās ar abstraktām lietām, un jo abstraktāk un ja tu abstraktu lietu pārliecinoši saki, ka šitas darbojas, šitas reklāmas smaida. Man čomam palīdzēja. Jā, man čomam palīdzēja, un man tur ir vesels bars ar pacientiem, kuri reāli ir izārstējušies no neizārstamām slimībām. Bet tāda lāpīšanās ir šitā visa tautas medicīna un tantiņas, tas ir vesels stāsts arī. Tas palīdz kaut kādos brīžos, tas palīdz, bet vai tas ir zinātniski pierādīts viennozīmīgi? Vai šeit nav gadījumā tas placebo efekts, ka tu vienkārši pats notici, ka tev tas var palīdzēt? Tas ir placebo efekts, bet tā nav ārstēšanas metode kā tāda. Tas ir, tikpat labi tu vari to panākt, neko nedarot. Ja? Nosacīt, bet tev jau vajag, lai tev tas ticamības efekts pašam rastos. Tā ir problēma medicīnā, ka daudzi slikti ārsti ir sabojājuši prestižu profesijas, un daudzi pacienti jau nāk. Man arī nāk pacienti, kuri netic man, viņi jau ar šaubām, jau ar skepsi, ko tad doktors pateiks, ko rekomendēs. Bet pie tantiņas, pie zīmnieces, viņš jau turēs durvīm, viņš jau nāk ar pārliecību, šitā tantiņa man palīdzēs, viņš jau ir noticējis. Bet man, ārstam ar savu diplomu, vēl ir jāpierāda, ka man ir jātic. Bet tantiņai viņš jau tic tur no mašīnas kāpjot ārā. Teiksim, doktors Popovs piedāvā hemoroīdus ārstēt ar gurķu palīdzību. Ja? Jā, tur zemes spēks. Jā. Es jau sekoju šīm visām novitātēm un būtiskajām lietām manā profesijā. Vai tu viņus arī dzīvē pielieto? Gurķus, jā. Tikai neārstēšanā. Tikai neārstēšanā. Labi, naudas skaitītāji. Zini, ka pie manis darbā, ja es saku, ej, tu dirst, tad nedrīkst apvainoties, ja tā ir silta rekomendācija. Turpat tās ir kabinetā? Nē, tā būtu, protams, tā būtu kontrolēta diršana. Jā, tas būtu, tu varētu teikt, ka profesionāļa kontrolē, klātbūtnē, ļoti kvalitatīva diršana. Jā. Jauna sfēra pakalpojumu. Jā. Protams, prāta spēlēs šī tradīcija ir pasēdēt grāmatvedībā. Vēl jauna, viņa vēl nav ļoti izplatīta un cienīta un godāta, bet klātienē, kad kāds uzpasē, tas vēl nav. Bet kāpēc? Jo man ir bijis tā, ka citreiz pacienti saka, vai var lietot alkoholu pēc operācijām. Saku, jā, bet tikai ārsta kontrolē. Tā ka tikai ar manīm kopā. Tu pa dienu, ja? Tad 9 atnāk viņš un saka, vai var lietot alkoholu. Man sieva saka, kur tu iesi vakarā? Es saku, kā pie pacienta, viņi kontrolē tu dzeršanu. Vismaz kaut kāds bonus viņš ir, kad iet pie proktologa, var dzert ar ārstu kopā un ar ko vēl labāk, ja arī intu padzert, vai ne? Tāpēc visi dodamies tur, ja sāp, tur, kur ar gaismu neiespīd. Bet mēs dodamies tālāk. Tālāk dodamies uz prāta spēļu uzdevumu, kur zināšanas jāpārbauda ir pa īstam. Nav. Aizies laiks, uzspiedīs pogu un gan jau kaut ko tu tiksi. Tūlīt. Tātad es jo ātrāk uzspiežu, jo vairāk punktus dabūju. Jā, bet tev ir uzreiz jāsaka, nevis aiziet. Uzreiz, kas ir uzreiz? Kad es nolasu jautājumu. Labi. Brīvā laika pavadīšanas veids plogging sevi apvieno divas lietas. Viena no tām ir vidēja tempa skriešana, un kas ir otrā? Plogging. Ploggings būtu ēšana. Skrien un ēd. Jā. Diemžēl nav dzeršana. Skrienu dzerot, dzeru skrienot. Tā ir ļoti laba akcija. Bet šoreiz ir dabai draudzīgāka. Atkritumu vākšana. Viņi skrien un vāc gružus. Pa pilsētu vai pa mežu, bet reku ploggings. Latvijā tāds ir? Nav, nezinu. Dodamies tālāk. Kas parasti notiek, ka telpā vienlaikus atrodas suns, ķerra, auto, gludeklis un zābaks? Fiktīvi nekustamā īpašuma darījumi. Jo runa ir par monopolu. Te viennozīmīgi.
Veku punktiņi tie ir apakšā 95. Tas pārvērtīsies par naudu? Otrais jau prasa naudu. Ko tad ir sastādījis? Tad es eju projām. Edijs ir sastādījis Kur jūs man visiem, esat- ka tie punkti kur ir jūs man ekvivalents esat ar eiro. ievilkuši, nu? Labi, attīstīsimies un tad arī varēsim maksāt viesiem. Jā. Ok. Kāda ir nākamā rindiņa šim Raņa dzejolim? Dari, ko darīdams, apdomā galu. Dzejo, kā varēdams, apdomā galu. Un Saki šo sacīdams. lasītājs žāvājās, ilgojas gala, zaļa vara pātagu kritiķis kālā. Ne, nav pareizi. Lasītājs žāvājās. Nu, nākamais salds jautājums. Pēc Kārļa Ulmaņa domām, cik karotes cukura ir jāliek klāt kafijai? 3. Jo Jo 3. mīlniņš viņš saldu, vai ne? Par katru Tur bija par cukurfabriku. katru cukurfabriku. Tur bija par Jēkabpils, par Jelgavas un Liepājas cukurfabriku. Jā, lai saldāka dzīve un atbalstītu ražotājus. Tā, nākamais jautājums. Kurš no šiem izrakteņiem savu īpašību dēļ senatnē ir izmantots dažādu griešanai paredzētu darbarīgu veidošanai? Vai viņš izmantots ir medicīnā kā darbarīgs? Varbūt Iespējams. ļoti asa mala ir, bet cik viņa ir Vai nebija izturīga? kaut kāds, 2 varianti, bet, labi, obsidiāns. To šķautnīti nokaļ nost, un viņa ir tik asa, cik asa vien var būt. Tā, nu reku 265 punkti. Šito nevajag bāzt dibenā, baigi asais. Es vispār ieteiktu neko nebāzt dibenā. Ja ir iespējams. Ja nav, tad vajag. Tas ir ļoti, ļoti konservatīvs. Ja? Jā, tu padomā. Labi, es padomāšu. Un tad es darīšu, ko darītams apdomāšu galā. Ja kļūdīšos, tad pie tevis iešu. Lasītājs klusēs, vai kas tur bija? Kokteilis Jēgerbams sastāv no 2 sastāvdaļām. Viena ir Vācijā ražots liķieris, un kas ir otrā? Liķieris un Kaut kāda bomba. kaut kāda bomba. Jēgermeisters būs liķieris un bomba būs... Nē, vodka. Vodka, tas sāk stiprs uz stipra. Tur jau šoreiz tas būs enerģijas dzēriens. Tikai nožēlojam. Sirds noklapēs šitādi izdzerot. Labi, kas tas tāds ir? Šmakaukas rīks. Rektifikācijas, kompresijas, detanāla frakciju pārts. Kaut kur baigi redzēts. Interesanti, ka Latvijā viņus var iegādāties, bet izmantot pēc tā pielietojumu pa īstam nedrīkst. Frakcija. Nu labi, lai ir rektifikācijas kolona, jo Jo man pārējos tuvāk- es esmu izdomājis. Tieši tā. Nē, bet man vienkārši nosaukums tuvāks, jo taisnā zarnā ir rektums. Nu, Tie ir profesionāli izvēle. varbūt neapzināti. Es nezinu, kur viņu var tur rektumā taisnajā zarnā iebāzt, bet, Nu, vismaz līdz tam gradusņikam jau noteikti var. nē, gradušņikam jāpaliek ārā. Jā. Kā tu redzēsi? Nu, es saku, līdz tam mierīgi Jā. var. Kādu laimes pievilināšanas taktiku vienmēr var veikt atrodoties skverā pie Matīsa un Mūrnieku ielas krustojuma? Ko tur var darīt? Paberzēt skursteņslauķim pogu. Rīdzinieks es? Nē, Nu, redz, geokešings. Un tur kaut kas paslēdz pie viņiem ir, vai ne? Jā. Tur ir skatītāji skursteņslauķim veltīta skulptūra. Un tur Un vienmēr... mūrniekām. Mūrniekam arī? 2 tur ir. Nu, var Mēs pabeigt. aiziet, tu kā rīdzinieks aiziet. Ar 8. mēs esam tikuši galā. Skatāmies, kāds ir devītais. Kas dzīvo šajā mājā? Un tev bērni ir. Jā, ir. Ir. Nē. Tur dzīvo labs ļaundaris. Un viņi sauc Grū, tieši tā no nejaukais es. Un beidzamais jautājums. Jānis Jārāns tur dzīvo. Ziemeļu puslodē ziemeļblāzma tiek dēvēta par Aurora Borealis. Kā tā tiek dēvēta dienvidu puslodē? Vai būtu Aurora Australis? Vēsi. Tieši tā. Nu ko? Viennozīmīgi tu esi uzvarējis šajā spēlē. Jā! Tevi! Pats sevi. Un punkti, cik tev ir? 577. Eiro. Tas pārvēršas par eiro. Man kā Rīgi, jūs visi esat Vai vismaz par mongoļu tugrikiem. droši. Piedījumi. Par finansiālajiem jautājumiem droši visus rēķinus piesūti Edijam. Ciemieši Tepselī, es vinnēju reku 577 eiro. Mums ir sezona brīva pie Edija.
Dāmas un kungi, uz šīs nots mēs arī teiksim jums tā, arī laboratorijā. Skatieties Prāta spēļu podkastus visur, kur vien varat, jebkad un visu laiku. Paldies un tā! Nu, bet tās tautas medicīnas, ka, teiksim, nevajag iet pie ārsta, sasmērē kartupeli ar medu, iespraut dibenā un gatavs. Hemorīti pāries 3 dienu laikā. Edī, šitā tēma, ka, ja tu zinātu, ko tik tur nesmērē dibenā pacienti, es tomēr, labi, Zolīdu runājot, es teiktu, ka, ja tu nāc pie ārsta, tad uzklaus viņa padomu. Man šausmīgi nepatīk, ja bija arī pacienti kaut kādi, kuri nāk un stāsta man kaut kādu tautas medicīnu. Viņš ir atnācis nevis uzklausīt manu padomu, bet izstāstīt tautas medicīnas, tur tauku sakni, tur samalu un recepte. Un, daktari, jūs stāvus bagāts būsiet, jūs dariet šitā. Tur baigā tantiņa. Bet tas, ja tu ej pie speciāls, ja tu ej uz servisu, tu neej kasīties, tu ej pēc palīdzības. Šito tēmu es negribu cilāt, te var iebraukt auzās un es sākšu sliktus vārdus runāt. Tu taču negribi, ka tev pusraidījums būs ar pī. Nē, mēs nemaz nemākam tos pī likt virsū. Pīkstuļus nemākat? Nē. Jo savādāk, ja pēc tam pats sevi nedzird. Jo tur jau jāliek viņi uzreiz ir. Kādu zinās, ka es tevi pa dirsu nosaucu? Tu jau man to visu laiku saki. Inte, tu arī vēl bez visām šīm aktivitātēm, tu esi aktīvs Rogainingā. Tu esi braucis arī uz dažādiem starptautiskiem pasākumiem. Paskaties uz mani, kur es aktīvs. Es tieši tāpēc gribu teikt, tu esi mans komplekcijas. Kā tev tur sanācis tas viss ir? Es neskrienu, es veļos. Un tas palīdz? Jā, Rogainings ir... Tā ir forša stela iziet dabā ar karti, ar kompasu un pārbaudīt savas prātspējas un savas fiziskās spējas. Kā zini, mēs braucam autofoto orientēšanos. Tur, ja aizmaucam garām, tie ir lieki, labi, šobrīd tas ir dārgāk, lieki degvielas litri, ja? bet idejas tie ir litri un tas nemaksā tev fizisko. Rogainingā orientējoties, ejot kājām, katrs liekas līkums tie ir... Turpat ir tā, ka pilsētā vienmēr mēģina kaut kur ielas stūrus noraut krustojumu pa diagonāli pāriet, lai tu ietaupītu kaut kādus metrus, lai to kilometrāžu nesalasītu. Un tas ir vēl viens moments, vēl viens pasākums, kur ir jāpieņem atbildīgi lēmumi, un ja tu kļūdīsies, tu pats samaksāsi ar savām fiziskajām spējām. Un tas man patīk, mani nebaida tā atbildības nasta. Un es runājoties ar citiem rogaineriem, arī esmu dzirdējis, ka ir rogaineri, ir orientieristi, sportisti, kuri, tas ir komandu sportovies. Tur 2-3 iet kopā, viens neiet. Un tad ir viens, kurš lasa karti, un otrs, kurš nelasa. Un ir tādi, kuri nelasa karti, viņi, pa lielam tur varētu aizvest no viena ciemata uz otru, bet to konkrēto kontrolpunktu viņi baidās iet un meklēt. Viņi baidās uzņemties atbildību un pat tiešo aiziet un tur tā meža vidū atrast to kontrolpunktu. Un tad es esmu sapratis, ka ir cilvēki, kuri var pieņemt tādus būtiskus atbildīgus lēmumus, un ir, kuri nevar. Nevajag viņiem arī spiest. Un tad es redzu, Rogainings vēl ir foršs sporta veids ar to, ka tu elementāri, arī tu, Edī, varētu piedalīties Latvijas čempionātā Rogainingā. Tur nav nekāda kvalifikācija, tur nav nekādas normas jāizpilda. Tur nav jānoveļās no kalna, kurš ātrāk. Noteiktā laikā. Jā, noteiktā laikā. Un tu vari arī aizbraukt uz Eiropas čempionātu un vari aizbraukt arī uz pasaules čempionātu. Un es esmu bijis vairākos Eiropas čempionātos un laikam tomēr vienā pasaules čempionātā tikai. Tas, kas te pie mums notika? Nē, 2. Viens notika pie mums, Rāznā bija 17. gadā. Un tad bija Spānijā bija pasaules čempions. Man šobrīd ir plāns, sapnis nākamgad septembrī aizbraukt uz pasaules čempionātu, kas notiks Austrālijā. Ir baigi foršs iemesls aizbraukt uz Austrāliju. Tur, kur tas radies, viss ir. Tur, kur tas ir viss radies, jā, un ieskriet mežā, tevi sakoši cūska, un tur nomirt Austrālijā. Skaisti, Izskauties ar ķenguru. Jā, tas būs baigais actions. Jā. Jā. Man tā ir kaut kā sanācis. Atkal es esmu, dēļ savas mutes brūķēšanas, esmu ticis Rogaininga tādā komisijā, kas ir
kas ir zem Latvijas orientēšanās federācijas valdes, tādas substruktūra vienība. Tā kā, savā ziņā Rogaininga valdē, kura lemj par Rogaininga attīstību Latvijā un popularizēšanu un tam līdzīgi. Un atkal kaut kāda, atbildības sajūta, mutes brūķēšana, aktivitāte un vēlme palīdzēt un kaut ko uztaisīt foršu, izdarīt foršu labu, lai cilvēkiem būtu prieks. Tu jau arī radi prieku īstenībā, ne? Jā, radu. Bet par to atbildības uzņemšanos es neatceros no kura brīža, bet jau diezgan sen man ir tāda pārliecība, ka tu esi vecis un tev ir jāuzņemās atbildība. Tev ir jādara, teiksim, ja tu esi kaut ko nolēmis darīt, tad tu uzņemies arī atbildību. Pareizi, nepareizi, bet tev jābūt ir kaut kādam lēmumam situācijā, tev ir jārīkojās. Tu nedrīkst sēdēt rokas klēpī salicis un teikt, skatīsimies, kas būs. Ir jāuzņemās atbildība, ir jāmeklē kaut kāds risinājums un kaut kas jādara. Jo, ja tu nedarīsi, taču nekā nebūs. Ir vienalga kaut kas jādara. Būs nepareizi, to var pielabot un tālāk iet. Bet, ja tu vienkārši sēdi un neko nedari, nezinu, es tā nevaru. Man tas arī nepatīk. Tas ir pāris sliktas lietas, ko tu pateici. Ir jābūt vecim. Man šķiet, ka pirmkārt tā ir slikta tendence, un ja tu esi vecis un tev ir jāuzņemās atbildība, un tu mirdams, klubdams, tu ej un dari ar savu 3,72 temperatūru, pāri pārspēkam. Nē, es domāju, adekvātās robežās. 3,72, tu ko? Gultā tas ir, protams. Un tad ir, un tas par to runā arī par to vīriešu veselību, ka pārāk veči daudz uzņemās atbildību un ka neatļaujās pasūdzēties, ka viņiem slikti, ka viņiem grūti. Tā ir viena slikta tendence. Ja? Tomēr tādā ziņā, ka tu pārāk daudz turi sevī un nevajag. Jā, un tu nevari, tev nav tiesības atļauties pateikt, ka man ir grūti. Un nāciet man palīgā. Es gribu pateikt, un otra tendence ir, es negribētu to attiecināt uz večiem. Arī sievietes, ja uzņemās atbildību par savu lēmumu un rīcību, tad cilvēkiem ir jāuzņemās atbildība par savu rīcību un virzību. Un tad mēs dzīvosim foršā pasaulē, un katrs uzņemsies savu profesionālo atbildību. Es par saviem pacientiem, tu par saviem jautājumiem, par atbilžu pareizību, lai viņas būtu korektas, nebūtu divdomīgi jautājumi. Politiķis savu atbildību, un tad mēs dzīvosim ideālā valstī. Jā, bet par to, ka iekšā, protams, tev, bet man ir labi draugi, tu, piemēram, mēs ar tevi arī par daudz... Es esmu tavs draugs. Es tev pirmo reizi redzu. Tu vēl visu par mani nezini. Jā, bet mēs ar tevi arī esam ļoti daudz visādas tādas personīgas lietas apsprieduši, un es uzskatu, ka draugi arī daļai priekš tā ir vajadzīgi, lai tu ar viņu varētu brīvi izrunāties un, teiksim, izmest no sevis ārā to nastu. Ir ļoti būtiski, lai ir tādi draugi. Tad ir vieglāk dzīvot. Ja? Jo patiesībā, ja ir problēmas, ja tev nav ar ko izrunāties, tu ej pie psihoterapeita. Ja? Un patiesībā es esmu nodefinējis, ka psihoterapeits ir draugs par naudu. Tu viņam maksā. Pie laba drauga tu atnāc, tu izkriti sirdi, un viņš tev varbūt sniedz padomu, varbūt nē, varbūt pat nevajag sniegt padomu. Jo es par šo tēmu arī baigi esmu domājis, arī cīnoties ar saviem dēmoniem, katram mums galvā dēmoni. Protams. Un tad es esmu domājis, kas ir labs draugs, kā nodefinēt labu draugu. Labs draugs ir tas, kurš tevi jebkurā brīdī tevi uzklausīs, tu vari viņam jebko izstāstīt, izkritīt sirdi, un viņš tevi neļečīs. Viņš varbūt pat nesniegs padomu, vienkārši tev vajag uzklausīt. Jo to, kā rīkoties, tu pats labāk zini. Ja? Tu nestāsti, kā man darīt. Vienkārši uzklaus, man ir sūdīgi, man ir grūti, man ir tas. Ja es gribēšu, Edī, ko man darīt? Pasaki, ko man darīt. Tad es pats uzprasīšu. Ja? Bet uzreiz nelikties gudrāk. Edī, tu esi stulbs, ko tu tur tā dari, jādara tā un šitā. Bet labs draugs neļečīs. Viņš vienkārši tevi uzklausīs, ielies tev čarku bišķīt nomierinošu. Ja? Un no rīta iedos salāpīties. Jā, un man ir bijušas dzīvē situācijas arī, kad draugiem izkrita sirdi,
Un ir tādas ģeniālas frāzes, ka it kā no vienas puses es prasu, kā man darīt, kā man labāk darīt, bet labs draugs teiks, klausies, lai vai ko tu darītu, divi ceļi, lai vai kuru tu ceļu ietu, es tevi atbalstīšu jebkurā. Es tevi atbalstīšu. Ja? Un tas ir labs draugs un pēc tāda kritērija. Nevis tie, kuri tā, ka tev ir piķis, tā, ka tev ir viss, tad viņi tev ir draugi, un tā, ka tev nekā nav, tad viņi vairs nav, tad viņi tev nezvana. Bet zini, kas vēl ir labi? Tad tajās reizēs, kad tu izrunājies, tu arī sevi labāk sadzirdi. Tās ir psihoterapijas, tas tev sastrukturizē domas, tev liek nodefinēt, un tu pats reizēm atrod tās atbildes. Jā. Tā kā tas arī ir viens no labiem risinājumiem. Int, ņemot vērā to, ka tu esi atnācis uz Prātspēļu podcastu, šeit ir ne tikai sarunas. Šeit mēs arī pārbaudīsim, ko tu zini vai ko tu nezini. Vai man arī tevi vajadzēs pārbaudīt? Šoreiz nē. Šoreiz, lai tev instrumenti paliek mašīnā. Bez maksas. Nākamreiz būs par maksu. Tad to tikai... Kameras priekšā. Jā, lai cilvēki zina, kā tas notiek. Jo tu mītus par spēlēm prasīji. Ja? Ir mīti, kas notiek pie proktologa. Lūk, lieliski kas iespēja. Kas notiek pie proktologa? Lūk, lieliski iespēja. Tagad tu zini. Ka tas nemaz nav sāpīgi. Un dažreiz tas pat patīkami ir. Jā, tad tūlītās mēs paskatīsimies, kā es tev esmu stāstījis vienu joku, ka bija tāds, ka protams, ir stresaina situācija pie proktologa. Un džekiem ir grūtāk pie proktologa, jo tas tik divdomīgi, tik aizskaroši vīrišķo būtību. Protams, sadragās. Man arī ir, tāpēc pie tevis vēl neesmu bijis pārbaudēm. Un tad ir tā, ka viens pacients atnāk, es viņu iztauju, aprunājamies, un tad es aizēju, aiz širmīšu, tur es viņu apskatos, izmeklēju. Un tad es atnāku, rakstu papīrus, viņš tur aiz širmīšu saģērbjās, sakārtojas, atnāk, apsēžās blakus, un tad ģeniāla frāze. Ko, doktor, tagad mēs esam uz tu? Jā, šito tu biji stāstījis pareizi, atceros. Jā, man nebija ko teikt. Tā bija viena no retajām reizēm, ka man muti aizbāza ciet, un man nebija ko teikt. Bet, jā, tā. Un tad atkal citi pacienti iet projām un saka, vai patiesībā, doktor, nemaz jau nebija tik traki, pat savā ziņā patīkami. Ne to, ko jūs padomājāt, ja? Patīkama tā saruna, tā komunikācija, tas rezultāts. Un patiesībā tā... Tā ir tāda ļoti intīma tēma, un pirmām kārtām jau saņemties, man liekas, vīrietim. Es nevaru saņemties pie tevis aiziet uz pārbaudi, ja man... gan, ja man, teiksim, veselība piespiestu... Ja tev prispičit atnāks. Ir situācijas, kad, kā es teicu, viena pacienta pat bija atcerējusies, ka ir situācijas, kad es tā izmetu pacientiem, ka akūta situācija, kad vajag palīdzēt, kad par to palīdzību tu esi gatavs atdot puskaraļu valsti. Edī, lai tev tā nebūtu. Paldies. Ko, Inta, liels paldies, ka tu atnāci pie mums uz podcastu. Dziļi izrunājāmies. Paldies, ka uzaicināji. Un tiekamies jau spēlēs un citos pasākumos. Cerams, ka tiekamies, jā, bet mums vēl vajadzētu parunāties, jā.